Tā, tagad mēs šo ierakstīsim, tagad es padalīšos ar ekrānu un paskatīsimies viņa testu. Kā viņam vārds ir? Aizmirst. Uldis. Uldis, ja. Tā, nu, Uldi, ja laimdot tev parādīs, tad mēs pastāstīsim, kas tev tur īsti ir redzams. Jo balanss tev tiešām ir labāks par 10-1, un tas ir labāk nekā vidēji cilvēkiem mēdz būt. Ja? Bet katrā ziņā vēl tas ir ļoti nepietiekams, jo šo vajag dabūt zem 3-1. Un ir otrs ļoti svarīgs rādītājs, ir šis omega-3 kopējais procents, un tam vajadzētu būt apmēram 10%. Un šobrīd tev ir tikai puse, pat mazāk nekā puse. Un ja mēs paskatīsimies tālāk arī to taukskābju tabulu, kur tieši izanalizētās taukskābes, cik daudz ir, šos es tagad neskatīšos. Šiem visiem rādītājiem melnā bultiņa jādabū zaļā lauciņa vidū. Tā kā šeit visur ir, viņš joprojām ir tālu no zaļā lauciņa praktiski visās vietās. Tā kā ir jāturpina. Un skatoties taukskābes kopumā, tad piesātinātie tauki ir salīdzinoši labi, kas ir lieliski. Ja tie ir slikti, tad ir pavisam grūtāk tikt atpakaļ uz balansu. Arī omega-9, omega-6 ir paaugstināts, jo omega-3 joprojām ļoti trūkst. Un tā, kas ir vissvarīgākā iekaisuma procesiem un lai nebūtu īpaši vīriešiem, lai nebūtu bīstamība sirds un asinsvadu slimībām, tas ir infarktiem, insultiem. Tā tev joprojām trūkst vairāk kā 60%, un apmēram 60% no vajadzīgā daudzuma. Un tas ir ļoti nopietni, to vēl joprojām pie tā vajag stingri piestrādāt. Un arī divas pārējās DPA un DHA, kas par smadzenēm, iekšējiem orgāniem un imūnsistēmas darbību vispār it kā signalizē, arī joprojām trūkst apmēram 1/4 daļa no nepieciešamā daudzuma. Tā kā ir jāturpina turēties pie iesāktā režīma, un tad jau ar laiku būs arī šīs visas lietas sakārtosies. Bet, apsveicu ar to, ka stāvoklis ir uzlabojies salīdzinoši ar vidēji. Nav sarkani šeit laukumi, neviens izņemot aizsardzības kopējā vērtība, tomēr pagaidām sarkani. Tā kā, lai sanāk. Nu, re, paldies. Viņš būs priecīgs noklausoties.